viņiem uzpīpēti. Aha, tu domā tik viegli? Nu, nezinu. Nu, davai, aizies. Dēļ, tu kamēr saģēpsies, kamēr visu man jau tā pīpēšana pārgripēsies, vecais. Ne iztaisnoties, ne saliekties. Kam tādu viegli šitajos laikos? Bet es zāles ar nekādas nevaru dabūt, bet cīnies, tu visi pakaļā. Ai, bļa. Ar sviedrus metējā vēl bija būtis kaut kur. Labi, davai, ejam. No, kam tagad viegli? Nekādu ne sprici nedabūt, ne vispār nekādu tableti, nekā... Apsiesties nevar tulkot. Kaut kā tā vot dzīvojam. Olainas atklātais cietums, 17. nodaļa. Jēkabpils. Jēkabpils. Sveiki! Atrodamies Jēkabpils atklātajā cietumā, 17. nodaļa. Skatieties, kādos apstākļos mēs dzīvojam. Šī ir mana istabiņa. Nav neviena skapja. Neviena pilnīgi. 4 gultas tādā mazā istabiņā. Te nav vietas. Te ir maksimums 3 gultas un skapja. Nav nekur drēbes nolikt, nekā. Te ir mani dušas piedarumi. Es atnāku no dušas, uzlieku tev uz tukšās gultas, lai viņš žāvējās. Te man izlika visu manu krēmus, knēblis, visu aizliedza man somiņu, mazo kosmētikas, izbēra visu maisā. Uz gultām neko nedrīkst turēt, uzreiz ir pārkāpums. Personīgās mantas nedrīkst turēt arī zem gultām, jo uzreiz ir pārkāpums. Kāpēc? Nezinu. Iedalīta katram ir pa tādai tumbiškai mazai. Mums te ir 3, bet 4 gultas ir 1 tumbiškas mums nav. Un tā kā tumbiška ir pilna, nav kur mantas salikt. Un atklātais cietums. Uz logiem ir restes. Atklātajā cietumā ir aizliegts restes uz logiem. Un, kaut kā tā, istabiņā ir augstis. Es nosēžos šajā stūrī, man no loga puš tā, ka vienkārši tāda sajūta, ka es guļu ārā. Un, tāda ir istabiņa. Lampa viena nedeg. Ir teikts jau vairākas reizes, lampa nedeg. Tāda bēdīga istabiņa. Un nezinu, kāpēc nevar te kādu skapi ielikt priekš personīgajām mantām. Viss ir jātur šitā te atklāti. Kaut kā tā, iesim līdzās uz koridori. Koridori ejot ir jāsaģērbjās, jo tur ir labi, ja plus 10 grādi. Šis ir koridors. Te ir tāds dubaks, vienkārši augsti, istabiņas, viss, logs. Panācām, ka vismaz mums aizpūš to logu ar putām. Te ir, reku šī sprauga, te tā pūš, tas logs viss kustās. Augsti, nenormāli. Radiatori, knapi silti, Tā mēs te dzīvojam. Telefoni, taksofoni, vēl zin kas. Šitas taksofons mēs zvanam vienības priekšniecei, bet mēs nevaram pazvanīt pa taisno, mēs zvanam uz dežūrtelpu. Dežūrtelpa saka, jā, mēs pateiksim, protams, ka neviens nekad neko nepasaka vienības priekšniecei, mēs te redzam tikai pa svētkiem. Šīs ir istabiņas.
Arī tādas pašas drausmīgas. Te ir 12. istabiņa. Tas ir saucamais morgs. Es tā paklusot, tur cilvēks atpūšās, es tā paklusot tikai ieiešu, parādīšu, kā tur viņam izskatās. Cilvēks guļ sarāvies 10 kūkumos, apsedzies, viss. Tā kā tā. Šī ir mūsu tualeta dušas telpa pēc remonta. Un šitā izskatās pēc remonta. Saucās pēc remonta. Bija viss tādā sarkanajā krāsā, tagad pelēkajā. Ar to arī remonts ir beidzies. Nežēlīgi augsti te ir. Loks ir jātur visu laiku vaļā, ventilācijas nav. Kā nekā te ir tualete. Un te padās divas kabīnītes tualete, drausmīgā stāvoklī. Un te patās ir duša. Dušas telpas ir tādas. Te paši izdomāja plēju priekšā, lai nelīst. Te vēl pati kabīnīte daudz maz, bet nav nekāda ventilācijas nav. Spiediens te krānā arī. Knati tek. Knati. Tādas tās dušas te ir. Tāda bēdīga padarīšana te ir tēra, kaut kas drusku tek. Krāni visi kustās. Tā ir. Šitas saucās bija remonts. Bija sarkanās krāsā sienas, tagad pelēkā viss. Iedod Ilmēr. Iedod, es te drusku nobildēšu. Iziet uz minūtīti. Duša. Mūsējā duša. Ķipa. Arī tur ventilācija, bet tur mēs viņu aizbāzām ar luputu, jo tur nenormāli pūta. Nenormāli. Un tas gribās mazgāties un ātrāk tīties prom no šejienes. Šitāds izskatās krāns. Viss vec. Viss apkaļķots. Arī spiediena nav. Nomazgāties nevar. Krāns viss arī kustās. Prasījām, lai nomaina. Neko nemaina neviens. Visiem viss ir pofīgi. Nu, tāds te paskats ir, karoči. Un ejam tālāk. Šeit mēs glabājam mantas, savas personīgās labās drēbes, kurš apugus, kurš ko tur. Radiatoru nav, nekā nav. Te ir mūsu somas ar labajām drēbēm, viss, kurus pievelkās te ar mitrumu. Arī nav nekādu radiatoru, nekā nav. Personīgās somas nedrīkst turēt zem gultām. Kāpēc nedrīkst? Visos cietumos drīkst, te nedrīkst. Kāpēc jautājums? Not, tā kā vēl tā. Tādā bēdīgā stāvoklī viss ir. Drēbes pelē, drēbes mitras. Not kaut kā tā žāvēt nav kur, nekā nav.